Sveicināti! Mani sauc Elvis Jaunzems, un šis ir mans ilgi gaidītais Justify Blaster apskats. Pagājušo gadu es publicēju pirmā Spacer apskatu, un es nekad mūžā nebūtu cerējis, ka kaut kas, ko es aiz garlaicības iesāku kā svētdienas pēcpusdienas projektu, kļūst par vienu no Latvijā visvairāk skatītajiem tehnoloģiju video. Pat tiešām neticami, un paldies jebkuram no 23 000 skatītāju, kuri ļāva to sasniegt. Pirms es ķeros klāt Blasteram, vismaz pievērsīšos tam, kas ir noticis starp pirmā modeļa un Blastera iznākšanu. Septembrī Justify izlaida Spacer 2, kurš pa lielam bija tehnoloģiski līdzīgs pirmajam modelim, proti tas pats chipsets, nedaudz lielāka baterija, uzlabots dizains, kā arī Android KitKat, kas ir jaunāka versija par pirmā modeļa Jelly Bean. Un jā, diemžēl vecais modelis pie update netiks. Kad tas iznāca septembrī, tas par savu 170 eiro augsto cenu, manuprāt, nebija vērts, bet tagad, kad tas maksā 130 eiro, tā ir diezgan laba opcija, ja nekas kreptīgāks budžetā neietilpst. Tad decembrī nāca klajā neveikls starposms starp Spacer 2 un Blaster, kur nosauc par Spacer 2S. Tas tehnoloģiski ir tāds pats kā Blaster gandrīz. Processors, baterija, kamera un viss cits ir tieši tāds pats, bet tam ir zemāks izšķirtspējas ekrāns 960 x 540, kā arī tam 1 GB RAM ir, nevis 2. Arī ar cenu ir pavisam dīvaini, ka tas tika izlaists īsu laika periodu, to varēja iegādāties par 150 eiro, un pieprasījums bija neticami milzīgs. Pats bija klāt brīdī, kad Justify prasīja papildu sūtījumu, jo pirmā partija tirgojās daudz ātrāk nekā tika gaidīts. Par 150 eiro šis tāruns bija ļoti pievilcīgs, bet kad šī atlaide beidzās, tāruņa cena pieauga līdz 250 eiro, kas, manuprāt, ir daudz pa daudz. Tagad, kad iznācis Blaster, šis tāruns maksā tikai par 10 eiro lētāk nekā Blaster, proti 180 eiro, un atteikties no augstākas ekrāna izšķirtspējas tikai tādēļ, lai ietaupītu 2 kebaba komplekta vērtību, nav tā vērts. Bet tagad par pašu Blasteru. Ierīce maksā 190 eiro, un te ir diezgan varentas specifikācijas. 4-kodola procesors ar 64 bitu atbalstu, 720p ekrāns, 2 GB RAM, 13 megapikseli kamera, kā arī 4G, un tas vispār šādu cenu izklausās pēc lieliska darījuma. Tārunis no ārpuses izskatās tieši tāpat kā Spacer 2S, un tas rokās ieguļas ļoti ērti par spīti tā lielajam ekrāna izmēram. Man ļoti patīk tas, ka priekšpusē nav logo tādējādi, tas izskatās kā minimalistisks un elegants. Zem ekrāna ir 3 vadības pogas, no kurām visuzkrītošākā ir apaļā home poga. Tā arī mirgot tad, kad pienāk īziņas vai citi paziņojumi, bet abās pusēs ir mazi zili punktiņi. Kura poga ir kura? Pirmajā brīdī diezgan dīvaini un neparasts spiest šādas nemarķētas pogas, bet jau pēc dažām dienām pirksti pieradīs un paši spiedīs pareizo pogu, daudz nedomājot. Ekrāna virsma ir no stikla, un lai gan tas ir kvalitatīvs stikls, tam nav oleofobiskā pārklājuma, kāds ir dārgākos modeļos, kurš neļaus pirkstu nospiedumiem un netīrumiem pielikt pie ekrāna. Tādējādi Blasters pašam būs jātīra ļoti bieži. Aizmugurs sēdz viens no 3 vāciņiem, kuri visi ir iekļauti komplektācijā, un tie ir baltā, pelēkā vai koši dzeltenā krāsā. Pelēkā vāciņa virsma ir matēta, bet baltais un dzeltenais ir spīdīgi un glancēti. Man pašam visvairāk patīk tieši dzeltenais vāciņš, jo tas izskatās ļoti līdzīgs Lumia telefoniem. Starp citu, baterija arī ir dzeltena, kas, manuprāt, izskatās lieliski. Ekrāns ir pieaudzis līdz 720p izšķirtspējai, kas ir daudz labāks nekā iepriekšējo 3 modeļu 540p ekrāni. Manuprāt, izšķirtspēja ir tāda detaļa, kur pirmajā brīdī liekas kā sīkums un kur pilnībā var novērtēt tikai tad, kad no lielākas pārēja atpakaļ uz mazāku un kad ieskatās vecajā telefonā iesaucoties, wow, kā gan es iepriekš varēju kaut ko šitādu lietot. 720p izšķirtspēja pirms 2,5 gadiem bija tikai labākajos no labākajiem Galaxy S3, HTC One X un tajā plauktā. Un tagad tas ir pieejams budžeta aparātā Justify Blaster, kas, manuprāt, ir ļoti lieliski. Visvairāk izšķirtspēja ir pamanām lasot tekstus, jo burti ir daudz vieglāk salasām nekā uz Spacer 2S, un bildes arī parādās detalizētāks un mazāk graudēnāks nekā uz veco modeļu ekrāniem. Krāsas ir ok, nav gluži tik iespaidīgs kā dārgākos modeļos, bet nav arī zemē metamas. Bet skata leņķis ir nedaudz sliktāks nekā Spacer 2. Jebkurā gadījumā ekrāns ir daudz labāks nekā iepriekšējiem modeļiem, un tas ir katru centu vērts pār Spacer 2S vai 2. Blasterī ir arī jauns chipsets, kurā 4-kodola procesors ar 64 bitu atbalstu, 3 GB RAM un malī grafikas čips. Ir ļoti labi pamanāms, cik tieši šis procesors ir jaudīgāks par pirmajiem 2 Spaceriem, jo viss darbojas daudz ātrāk. Ekrāns atbloķējas ātrāk, tastatūras pogas ir daudz atsaucīgāks, interneta lapas ritināt arī daudz ātrāk, tās ikdienišķās lietiņas. Palaidu arī dažas prasīgākas spēles, un bez lieliem pārsteigumiem arī tās darbojas daudz ātrāk nekā uz veciem modeļiem.
Vienīgais aiztūrs es pamanīju apstrādājot patiesi liels informācijas blāķis. Piemēram, lielas galerijas ar super augsts izšķirtspējas attēliem, bet visādi citādi tālrunis ikdienā darbojas ļoti pieņemami. Manuprāt, šīs Mediatek chipsets piedāvāja diezgan daudz jaudas par labu cenu, un Blaster ir diezgan jaudīgs priekš šādas cenas. Un jā, telefons skaņa ir daudz labāk nekā veciem modeļiem. Blaster un arī 2S ir kaut kas nebija pirmajiem diviem modeļiem, proti 4G atbalsts. Tas nozīmē, ka tagad tas var izmantot superātru internetu LMT un Tele2 tīklos. Un es, protams, biju pie vienīgā operatora, kuram vēl nebija 4G. Tādējādi man nav ne jausmas, cik labi šis tālrunis darbojas 4G tīklā. Ja esi 2S vai Blaster lietotājs, padalies komentāros ar saviem iespējām 4G tīklā. Labi, ka vismaz tagad bite pamodās, un es nevaru vien sagaidīt 5. māju, kad viņi iekurbulēs savu 4G tīklu. Kamera vēl aizvien ir vilšanās, tai trūks detalizācijas, kameras slēdzes ir ļoti lēns, kā rezultātā attēli sanāk izplūduši, un bildēs ir ļoti liels troksnis arī normālos apgaismojuma apstākļos. Nē, tā vēl aizvien nav vienkārši mcā, un es ceru, ka nākamajā modelī tā tiks pamatīgi uzlabot. Un baterija. Tās ietilpība ir pieaugusi līdz 2700 mAh, un tās testus ļoti apgrūtināja tas, ka nevar uzticēties baterijas stāvokļa rādījumam. Tā ļoti ātri tik līdz 1% dažās stundās, bet tad tā vairākas stundas izdzīvo ar 1%. Es neesmu vienīgais, kuram ir šāda dīvainība. Tādēļ visticamāk Just 5 ir salaiduši grīztēju baterijas kalibrāciju. Tā gan ir maza un ļoti viegli risinām problēma, tādēļ es šobrīd par to neuztrauktos. Iespējams, ka ar update viņi to varētu salabot. Pati baterija ir ļoti laba un tā bez lielām problēmām izvelk līdz dienas beigām. Man gan nav ne jausmas, cik daudz tad tās dienas beigās ir palicis, jo rāda tikai 1%, tādēļ katru vakaru tomēr uzlādēju. Lietoju aktīvi, lasu internetu, skatos YouTube, zvanos visiem pēc kārtas un sūtu e-pastus, tādēļ šāds rezultāts ir diezgan cienījams. Tālrunis šobrīd darbina Android 4.4 KitKat, un jau ap šo laiku, proti pavasara beigām, Just 5 solīja update uz 5.0 jeb Lollipop. Tādēļ tas varētu atnākt jebkurā brīdī. KitKats ir ļoti tīrs un bez liekām programmatūrām, kas to varētu padarīt lēnāku atšķirībā no citiem ražotājiem. Pirmajam Spaceram bija ļoti smieklīgs iekšējās atmiņas apjoms, proti 2 GB, kas nozīmē, ka tajā nevarēja ieinstalēt vairāk par 10 līdz 12 programmām. Dažas varēja pārvietot uz SD karti, bet ne visas. Tādēļ ar lielu prieku var teikt, ka Blaster iekšējā atmiņa ir 16 GB, kas atstāja daudz vairāk vietas aplikācijām. Kopumā esmu diezgan priecīgs par Blasteru, un par 190 eiro tas ir vislabākais tālrunis, ko šajā cenu grupā var Latvijā oficiāli nopirkt. Saku oficiāli, jo, manuprāt, Motorola G arī ir interesanta opcija, un tam ir jaunāks Android Lollipop, un tas darbojas neticami ātri, bet to oficiāli Latvijā nepārstāv neviens no operatoriem, un tam arī nebūs tāda garantija, kāda ir Just 5. Vienkārši aizies uz viņu veikalu Brīvības ielā 40, un viņi tev to salabos vai nomainīs. Just 5 Blaster ir cienījams uzlabojums pār veciem modeļiem, un par šādu cenu tam ir maz konkurenti. Nākamo es apstīšu Huawei Ascend Mate 7, tādēļ, ja vēlies, lai es atbildu uz kādu konkrētu jautājumu par šo ierīci, atstāj savu jautājumu komentāros vai Twitterī ar hashtagu kontrolvēr, kā arī abonē šo kanālu, lai nepalaist garām manas nākotnes video. Paldies par skatīšanos, un ja tev patīk šis video, tu zini, kur pogu tev jāspiež.